Laipni lūdzam Unimax darbnīcā. Mani sauc Tomas Krasenskis. Es patiešām gaidīju šo brīdi. Manuprāt, šāds darba centrs ir katra vīrieša sapnis vai nu amatieris, vai profesionālis. Work Center, jeb darba centrs vai darba stacija, jau vairāk nekā 40 gadus ir Triton uzņēmuma tirdzniecības zīmols. Iepriekš mēs apskatījām šī zīmola elektrisko instrumentu izvēli, un šoreiz aplūkosim jaunāko papildinājumu universālo darba galdu sērijā, ko sauc par Work Center. Pēc ražotāja teiktā, tā jau ir 7. paudze, tāpēc tā ir apzīmējums T2-7. Triton darba centri sākotnēji tika izstrādāti kā pārnēsājumas sistēmas, kurās var piestiprināt rokas ripsāģi visfrēzi un iespējams citus instrumentus atkarībā no papildu piedarumiem. Triton tādēļ gadu gaitā sāka izstrādāt un ražot arī elektriskos instrumentus, kas bija pilnīgi pielāgoti integrācijai darba centros, bet vienlaikus tos varēja izmantot arī kā parastus rokas elektriskos instrumentus. Šāda risinājuma elastība bija milzīga, taču apkalpošana bija nedaudz sarežģīta. Turklāt bija nepieciešams iegādāties daudz nevisai lēta piedaruma. Iespējams, tāpēc Triton izmēģināja citu ceļu, proti neatkarīgu universālu galdu ar atsevišķiem moduļiem. Frēzēšanas moduls joprojām prasa kādu augšējo frēzi, bet zāģēšanas moduls jau var iztikt bez maflu. Bet sāksim visu pēc kārtas. Pamats, kā jau teicu, ir robusts saliekams galds. Svars 30 kg runā pats par sevi, un tāpēc tam ir arī riteni, kas atvieglo tā pārvietošanu saliktā stāvoklī. Jūs varat iegādāties vēl lielākas riteņus, lai atvieglotu saliktā galda transportēšanu. Galda salikšana un izjaukšana ir diezgan vienkārša. Protams, tas prasa praksi. Augstums ir 90 cm, bet to var izmantot arī saliktā stāvoklī. Šajā gadījumā darba virsme ir nedaudz zem 32 cm virs zemes, un galds ietilpst lielākajā daļā vieglo automašīnu bagāžnieku. Komplektā ir MDF stiprinājuma plāksne. Pateicoties caurumiem, varat izmantot dažādus stiprinājumu piedarumus. Zem galda virsmas ir uzstādīta atvilkne ar drošības slēdzi, kuru nepieciešamība. Vai ārkārtas gadījumā var izslēgt arī ar celi. Iepakojumā atradīsiet arī masīvu alumīnija vadotnes lineālu, kas paredzēts lietošanai, ar zāģu moduli. Tas ir veidots kā atsevišķa iekārta, kas, ievietojot moduli galdā, kļūst par pilnvērtīgu galda zāģi. Lai gan tas vairs nav tik minimalistisks risinājums kā iepriekšējie centri, kas izmantoja pārnēsājamo ripsāģi, lietotāja komforts ir ievērojami pieaudzis. Nav nepieciešama sarežģīta maflu regulēšana, kas piestiprināta zem galda. Bez speciāli pielāgotā Triton zāģa precīza iestatīšana bija ļoti sarežģīta. Zāģa moduls. CS001 tiek vadīts kā parasts galda zāģis. Griešanas dziļuma vai diska slīpuma iestatīšana. Nav problēma. Nav trūkst arī regulējuma atduras taisnam leņķim un precīzam slīpumam 45 grādu leņķī. Joprojām pastāv iespēja veikt slīpgriezumu bez zāģu diska slīpuma, pateicoties sagatavas slīpumam pēc slīpā lineāli. Zāģa modulis izmanto vadotni dievas darba galdā. Tām ir standarta platums 3/4 kolas, tāpēc papildu. Iegādātajam leņķa vadotnē varat izmantot arī savu iecienīto vadotni no citas galda zāģa. Iegādātais ir daudzfunkcionāls. Bez nepieciešamības pārkārtot varat veikt griezumus gan 90, gan 45 grādu leņķī, un to var izmantot arī kā spiediena ķēmi. Agrākajos Triton darba centros zāģa moduli varēja apgriezt otrādi, un pateicoties sliedēm, to varēja izmantot līdzīgi kā leņķa zāģi. Jaunajā sistēmā šo funkciju daļai aizstāja tās augstais CS001 projekta zāģis. Tas galvenokārt ir paredzēts grīdas seguma speciālistiem, kas strādā ar laminātu pārklājumu vai mazākiem koka gabaliem līdz 22 mm biezumam. Zāģa disks ir tikai 127 mm diametrā un ar 17 mm urbuli. Moduls, pateicoties savai konstrukcijai, ir izmantojams ne tikai darba centrā, bet arī atsevišķi. Tieši strādājot ar grīdas segumiem, tiek novērsta nepieciešamība pastāvīgi piecelties pie augsta novietotās iekārtas. Projekts darbojās divos režīmos. Pārgriežot ķērs griezumus, sagatava ir nostiprināta un kusta zāģis. Gariem griezumu zāģēšanā zāģis tiek nostiprināts un kusta sagatava. Pēdējais modulis ir frēzēšanas galds RT001. Frēzēšanas galdi augšējām frēzēm ir tradicionāla Triton darba centra sastāvdaļa, un šī paudze ir gandrīz pilnveidota līdz pilnībai. Pamatā ir MDF plāksne, kas ir laminēta, lai samazinātu berzi. Metāla ieliknis ļauj piestiprināt jebkuru augšējo frēzi, bet, protams, visvienkāršākā ir tāda paša zīmola mašīnu integrācija. Augšpusē ir iepriekš izurkti caurumi, un tie izmanto unikālo Triton augšējo frēžu bajonetas sistēmu.
Tās ir papildus aprīkotas ar mikroregulāciju, ko var vadīt ar roktuvi, kas ir pievienots katrai frēzei. Un galdā ir atbilstoši caurums tam. Darbību ievērojami atvieglo arī automātiskā vārklas fiksācija. Perfektu frēzēšanas precizitāti nodrošina lineāls no stabila alumīnija profila. Iespēja to regulēt ar mikroregulāciju. Un arī 4. Spiediena ķemmes. Vadības plāksni pie izejas varat pārvietot attiecībā pret ieejas plāksni pa pusi. Līdz 2 mm izmantojot distanču līstas un tad galdu izmantot malu izlīdzināšanai kā pēvelē. Neiztrūkst arī instrumentu pārseks lielākai drošībai un labākai skaidrs nosūkšanai, tāpat kā zāģa modulī. Darba centrs Triton. T2 VEX7 ir ideāls prasīgiem amatieriem, kuriem nav pietiekami daudz vietas lielām stacionārām iekārtām, kā arī profesionāļiem, kuriem nepieciešams pienācīgs un elastīgs darba centrs darbam ārpus darbnīcas. Saites uz atsevišķiem komponentiem atradīsiet aprakstā zem video. Ja jums patika video, lūdzu neaizmirstiet par liktetātu, pīkšķi uz augšu, un, ja nevēlaties palaist garām nākamo video no Unimax darbnīcas, noklikšķiniet uz abonēt un, ja nepieciešams, arī uz zvaniņu, lai saņemtu paziņojumu. Tiklīdz mēs augšupielādējam jaunu video. Paldies par uzmanību un ar nepacietību gaidu tikšanos Unimax darbnīcā.